Baigs stāstīja par Valmieras novadu, viņi arī darīja tā, ka viņi braukāja pa tiem vecajiem pagastiem un rādīja arī skaitļus, un rādīja, cik šajā pagastā jums ir nodokļu ieņēmumi un cik mēs investējam un daram un ieguldam. Un viņš teica, ka, piemēram, 23. gadā viņš Valmierā nerādīja tos datus, ko viņš rādīja tur pagastos, jo tajos vecajos novados tur bija jāpumpē nauda no Valmieras un jāliek iekšā tajos novados, jo viņi nevarēja ar saviem nodokļu ieņēmumiem, viņi nevarēja uzturēt visus tos izdevumus, kas viņiem bija radušies, un viņš teica, ka bija jāpiemaksā pat 25% virs tā, kāda bija tie nodokļu ieņēmumi tais vietās. Un šīm pašvaldībām būtu grūti, un arī aizkrauklis. Skaidrs, tad tie 25% būtu kaut kur jāizņemās, jo viņi nespētu samaksāt savus apkurses rēķinus. Jā, vai arī kaut kas būtu ļoti drastiski jāmazina varbūt un jāatsakās no kaut kādām lietām. Tur noteikti būtu bijusi krīze ļoti daudzām pašvaldībām, un Aizkrauklis novada vadītājs Līdums arī man teica, ka šobrīd faktiski tas Daugavas labais krasts balansē kreiso, jo tam kreisajam nav vēl tie ienākumi tik lieli. Un turklāt arī Tukuma novada pašvaldības vadītājs teica, ja būtu palikuši tādas mazās pašvaldības, tad visdrīzāk viena otra būtu vērsusies pie Finanšu ministrijas pēc palīdzības, jo energoresursu krīze bija apēdusi visus ietaupījumus tam pašvaldībām, kurām bija kaut kādi ietaupījumi, un tikai tas, ka bija tas kopējais novads un kopējais budžets, ļāva visu salikt pa plauktiem un izdzīvot. Tā ka to saka vairāki nesaistīti pašvaldību vadītāji, un es ticu, nezinu vai puse, bet noteikti daudzām pašvaldībām, ja nebūtu bijusi šī reforma, būtu bijusi ļoti smagi.